Nu tā, ņindzas. Šodien, karoče, parunāsim par sajūgiem. Kaut kā tā. No, tā es biju ielicis TikTokā video ar jautājumu, vai jums interesētu video par sajūgiem. Principā lielākā daļa tur, lielākā daļa, bija diezgan liela aktivitāte par šito tēmu. Tā kā, nolēmu jums kaut ko arī uzfilmēt. Man te ir pāris sajūgi, pāris komplekti no stoka, sākot līdz sajūgam, kas tur 1000 ņūtonus. Tad, bišķīt es jums viņus parādīšu un pa viņiem parunāsim. Principā te es nerunāšu pa cenām, cik katrs maksā. Varbūt tur, varu aptuveni pateikt, cik katrs ko maksā. Un baigi neiedziļināšos. Vienkārši parādīšu, kādas ir opcijas, ko principā izmanto diezgan populāri mums driftā. Tad sāksim ar stoku sajūgu. Principā, ja tev ir žurka 2.5, E46 2.5, 2-litrīgs, 323, jebkurš, tad tev noteikti būs iekšā šāds sajūgs ar divmasu pararatu, organisko disku, 228 mm diametru un piespiedēju kurvi. Principā šāds sajūgs, ja tu brauc un viņš tev tur, tad ir ok, bet mums Ivo Česikam netur. Es uzliku jaunu disku, jaunu kurvi, viņš mums netur. Bet žurkai ar šādu te setupu es braukāju un pat biju uzpūtis 0,8 bāri un ar otro robu viņš man turēja. Opcijas kādas ir? Ielikt te keramiku, ja viņš tev netur, vai vienkārši izņemt viņu ārā, izmest miskastē un pāriet uz tieši tādu pašu 240 mm. Vai ņemt vienmasas pararatu 240 mm un pāriet uz organiku, vai arī uz keramiku. Tad atmosfēru, es domāju, pa trīnieku viņš turēs, varēs slānīt, jo Kenets braukā ir šitā 240 mm un ar keramisko disku, un viņam turēja tas sajūgs diezgan labi. Un viņš pat bija lielajā trasē, kura trešo robu mauca un klačīja, viss bija ok. Tas ir pa stoku sajūgiem. Opcija tev ir iemest disku, bet es domāju, ja tu liec disku keramisko, tad vienkārši jāpāriet ir uz 240 mm. Uz atmosfēru tev viņš būs atliektiem galiem. Tad turbakam vai arī atmosfērai, ja tev netur stoku sajūgs 228 vai 240 mm. Tad, respektīvi, ir opcija. Ir no 2.8 motoriem vienmasnieki pararati un no M20, M30, no E30. Tiem dzinējiem arī vienmasnieki. Un viņus var pārtaisīt 3-litrīgā dīzeļa kurvi M57. Vienīgi, ka viņam ir šis automātiskais piebīdītājs, kas pieceļās, kad disks dilst. It kā saka, kad viņiem nepatīk, kad
daudza pa sajūgu, klačīt, bet, nu, nezinu, Marats nobraukāja. Viņam absolūti nekādu problēmu nebija ar viņu. Vienīgi tas, ka viņam ar trešo pārnesumu un ar diezgan labu saķeri riepu, viņš vienkārši sāk smirdēt. Bet, nu jā, viņš turēja viņam 560 grieze un 420 zirgus. Un viņam bija mums iekšā, organiskais disks, jā. Un tādu jaudu viņš turēja, bet var iemest arī keramiku. No dīzeļa kurvis, vienmasas pararats, organika vai keramika. Uz turbiķi 400 zirgi, 500 grieze turēs. Tad nākamā opcija mums ir, tas ir mans žurkas sajūgs. Tas arī ir vienmasnieks, 240 mm, 3.2, jā, piespiedēja kurvi. Viņš ir gandrīz analogs Saša performancei. Drusku viņš ir švakāks, jo viņš bija aizvests nomērīt, piespiešanas spēks. Jā, M3 kurvis, tad man ir arī vienmasnieks, keramiskais disks. Protams, var likt arī organiku. Bet tad pastāv iespēja, ka viņš var paslīdēt vai smirdēt, nu, tā kā notiek šī setupā. Bet kurvis ir niknāks pa dīzeļu, tas ir arī mērīja, viņš ir niknāks, te bija 900 kaut ko piespiedas spēks, dīzelim bija švakāks. Nu, jā, M3, keramika un vienmasa. Un man šitas setups turēja 409 zirgus, un ar 550-560 griezi. Un vispār nemazākās pazīmes par izslīdēšanu viņam nebija. Viņu es mocīju entos gadus, beigās man viņš nomira. Nomira tikai tāpēc, kad šitā te vietiņa, disks viss dila, šitā vietiņa atmetās šeit pret kloķeni. Un tupa disks uzkārās un viņš sāka slīdēt. Bet viņu rebildoja, pārkniedēja uzlikas, atjaunoja virsmas. Kaut kur bildes vēl bija, būs saglabājušās pievienošu. Nu, un es viņu atkal nobraucu divus gadus. Nākamā opcija mums ir tieši tāpat vienmasnieks, kurš ir uztaisīts uz Saša performances kurvi. Arī var likt organiku, keramiku. Un šāda opcija, zinu, kad ir, kas pat brauca ar 500 zirgiem viņš turēja. Un, nu jā, viņš jau vienīgi ar to jaudu tad bija rashodņiks, diezgan bieži viņu sanāca tur mainīt. Vienu reizi vai divreiz sezonā viņu nācās mainīt, remontēt. Bet, ja ar viņu brauc ar to pašu jaudu, ko brauc es vai Marats, ar 400 zirgiem, 550 griezi kaut kur. Es domāju, ka viņš ir neiznīcināms. Un jā, un kurvim piespiedēja spēks. No visiem šitiem trijiem ir vislielākais. Es precīzi nepateikšu, varbūt, ja kāds zinu, var ierakstīt komentārā. Man liekas, kaut kas bija virs 1000 kilogramiem, virs 1 tonnas. Nu, tas ir tā, pa šādiem sajūgiem ar vienu disku, kas un kā mēs varam izmantot, un principā arī diezgan daudzi viņus izmanto, Saša performanci. Ar M3 neesmu redzējis, bet nu, viņi principā gandrīz ir analogi. Tur, es domāju, lielas starpības nav viņiem. Dīzeļa diezgan daudzi brauc zinu. Not jā, tā kā ierakst komentārā, kādu no šitādiem kitiem izmanto tu. Bet tagad parunāsim par divdisku sajūgiem. Principā par lētākajiem, ko es esmu atradis un kas ir principā brīvi pieejami. Not, un tad starp tiem sajūgiem visniknākais mums ir divdisku sajūgs. Principā šis ir monstrs salīdzinājumā ar viņiem. Viņš tur divreiz lielāku jaudu. Ražotājs saka, ka viņš tur ap 1000
ņūtoniem, rekomendēja līdz 800, lai paliek rezerve, bet viņš turot līdz 1000 ņūtoniem. Un tad mums viņam komplektācijā ir Saša performances skurvis, 2 diski, viņa nāsot organikas, bet viņi ir kaut kāda savādāka materiāla, pat pievienošu, kurači bildīti sanāks. 240 mm, 2 disku, mums te ir 1 disks, tad ir starpplāksne, iet vēl 1 disks, un tad to visu piespiež mums. Tad to visu mums piespiež kurvis. No šito sajūgu es izmantošu 92. kupējai. Tur man ir plānā nocelt vismaz 500 zirgus kā minimums, ja sanāks tad vairāk. Un griezes, protams, tur būs kaut kādi 600-700 ņūtoni, es ļoti ceru. Tā kā es paņēmu diezgan niknu sajūgu un cerēsim, ka ar to mums pietiks. Un šāds 2 disku komplekts maksā kaut kas ap 900 eiro. Principā tas ir lētākais, kas ir. Ir īstenībā viens ķīniešu komplekts eBayā, ko es baigi īstenībā skatījos, kurš tur analogu jaudu, bet es viņiem rakstīju, viņiem nebija uz 3-litrīgo dīzeli lielā šlica. Bet es domāju, ja kādreiz būs iespēja, es viņu nopirkšu un ieliksim kādam žurkas projektam. Pačekosim, ko viņš tur un kāds viņš mums ir un cik viņš ir labs. Ielikšu bildīti, kā viņš izskatās. Kaut kā tā, ņindzas, tas bija īsumā pa sajūdziņiem. Ja kaut ko konkrētāk un smalkāk, tad jau bliežam komentārā, centīšos atbildēt, palīdzēt. Piesakojam arī man TikTokā. Tur es varu jums konkrēti atbildēt uz komentāru ar video. Ja būs interesants komentārs, tad es, kā ir brīvs laiciņš, es uz viņu atbildu ar video. Izmetīšu jums arī šeit piedāvājumu un arī uztaisīšu vēl vienu piedāvājumu TikTokā, līdzīgi parunāt par vadības blokiem. Man te ir dažādi vadības bloki, sākot no stoka Siemens, Boša stoka, tad man vēl te ir šitādi brīnumi. Un vēl visādi vadības blociņi. Varētu, kā saka, parunāt pa viņiem, kādu izmanto, kādi plusi, kādi mīnusi. Un varētu arī pastāstīt, kas viņus regulē, ja kādam interesē. Jo es zinu, kas regulē stoku Siemenu, stoku Bošu. Jo ar Bošu es diezgan ilgi pats nobraukāju, bet es baigā ekstāzē pa viņu nebiju. Koreči, jā, tas ir pa vadības blokiem, to tad mēs varam parunāt nākamajā video, tā kā arī tiekamies komentārā. Koreči, komentāru sadaļai ir jābūt aktīvai šoreiz. Tā kā tā, piesako, ja neesi piesakojis, un piespied zvaniņu, un tiekamies nākamajā video. Kaut kā tā, jā, dai, čauņiņas.